Tā, labdien visiem! Es gribētu parādīt atkal šodien vizuļus. Redziet, mans maciņš. Planšetes maciņš. Redziet, te tāds sarkans un zilgans, vai nevar saprast. Un tā viņš, viss tas maciņš vizuļo. Vakar, līdzīgi kā vakar man roka. Sarkans, visādās krāsās. Paskaties no vienas vietas. Interesanti. Tā nav bijis nekad. Vau! Vau! Paskat kaut kā. Ļoti interesanti. Es domāju, daži vizuļi, paskaties te no vienas vietas. Jo vairāk filmē, jo vairāk viņi rodās. Saka vēl, ka Dievs negrib, lai to rāda, vai ne? Jo vairāk rāda, jo vairāk rodās. Cits saka, neaizraujies ar spīdumu. Jo vairāk aizraujās, jo vairāk viņi ir. Dievs saka, vēl, ok. Tas par spītiem cilvēkiem, kas ir skeptiski un netic. Un viņiem labāk ir tumšs, ka nekas nespīd. Te viņiem ir labi, te viņiem ir miers. Bet ja kaut kas sāk spīdēt, viņam mieru vairs nav. Jo tas liecina par Dievu. Paskatieties. Interesanti. Wow. Tiešām interesanti. Ja pastīsimies otru pusi, kas notiek otrā pusē, es nezinu, bet iespējams kaut kas notiek. Paskatīsimies. Redziet, te arī vizuļo. Wow. Paskaties. Viss spīd. Parasti šitā mapīte man šitā nespīd. Nekad nav spīdējis. Tas nav materiāls, kas spīd. Līdzīgi kā roka nav materiāls, kas spīd. Tūlīt pastīsimies, bišķi varbūt uztaisīsim asumu lielāku. Tā, pastīsimies, kas notiek ar roku, kas vakar spīdē. Kaut kas jau te vēl spīdēs. Es viņu mazgāju ziepēm, jo redziet, kaut kas vēl spīd. Vienalga, man mazgā ziepēm, vienalga spīd. Redziet? Jā, tas ir pat kaut par spīdēšanu reportāžu. Paldies, ka skatījāties, lai Dievs svētī.